Eksāmena laiks tuvojas, galvā pilnīgs tukšums. Ko darīt? Ticēt augstākiem spēkiem vai arī vērt vaļā maku un meklēt kādu, no kura nopirkt atbildes. 9. klasē ir 4 obligātie eksāmeni – latviešu valodā, svešvalodā, Latvijas un pasaules vēsturē un matemātikā. Bet 12. klasē 3 obligātie – svešvalodā, matemātikā un latviešu valodā. Un 1 izvēles. Vairums skolāni visvairāk uztrauc par matemātikas eksāmeni. Visi uztraukumi ietu secen, ja jau tagad zinātu, kādi būs jautājumi. Atbildes ir kaut kur pieejams, ja nav? Jā, ir dzirdēts, ka atbildes var nopirkt, bet tās bieži izrādes falši. Jā, tādi nepareizi tādi. Tikai tāda noplūdusi informācija no nekurienes. Tagad vairāk viņas nevar vairs dabūt. Varbūt draugs internets man palīdzēs. Nekā, ne sludinājumu portālos, ne fórumos, tikai pagājušo gadu eksāmeni. Varbūt nepazīstu īstos cilvēkus. Nevar dabūt. Mēs no savas puses esam darījuši visu, lai ievērotu visus nepieciešamos drošības pasākumus. Un mēs tā kā aicinātu neiesaistīties kaut kādos šaubīgos darījumos un nepirkt kaut kādus no malas piedāvātus mistiskus eksāmenus, jo visi eksāmenu paraugi, iepriekšējā gada paraugi ir pieejami mūsu mājaslapā. 45. vidusskolā skolēnus pārbaudījumiem sagatavo pildot iepriekšējo gadu eksāmenus. Šodien mēs ar 12. gatavojamies centralizētajiem matemātikas eksāmeniem un pildam iepriekšējo gadu testus. Un, lai uzreiz varētu redzēt rezultātus, mēs to darām ar balsošanas pultīm. Mēs esam pildījuši gan papīra formātā, gan uzdevumos LV elektroniski. Nu, kā rādās, noliks visi eksāmeni? Jā, noliks visi. Visi eksāmeni, izņemot svešvalodu, tiek vērtēti procentuāli. Un, ja tiek iegūti vairāk nekā 5%, eksāmenis skaitās nokārtots. Bet šiem procentiem ir liela nozīme, lai varētu iestāties augstskolā un iegūt tālāko izglītību. Varbūt ir kādi rituāli, kas varētu palīdzēt eksāmenus labāk nokārtot. Mācos matemātiku. Eksāmenis, no kuras vairāk baidos. Ja, kāds rituāls būs, kuram ticējis un kur es droši vien likšu zem spilvena, lai viss zinības aiziet galvā. Ir daži rituāli, kuriem es svēti ticu. Nu, kādi? Piemēram, nedrīkst mazgāt galvu eksāmena rītā. Izmazgās visas zināšanas ārā. Vēl es esmu dzirdējusi no mammas, tā kā ir stāstījusi, ka agrāk, tā, ka bija biļets jāvelk, tad meta kladi pret sienu. Un tas, kas tā kā atvērās, tā būs tā biļete, kur izvilks. Kā ir kaut kādi rituāli? Ir pirms ieskaitēm eksāmeniem? Paliek grāmata zem galda. Ne zem galda, bet zem spilvena. Vai, piemēram, nemazgā galvu, lai neizmazgātu gudrību. Ir palīdzējis? Nē. Ir cilvēki bērni, kas saprot, ka izglītība ir nākotnē, tas ir viss. Tā ir viņu alga, tā ir viņu bērni, tā ir viņa ģimene, tas viņam viss ir faktiski. Un tie, kas ir sapratuši, ir kolosāli. Un tie, kas varbūt nav sapratuši, lielā dzīve jau liek saprast. Paiet laicīši un, diemžēl, lielā dzīve visus izmāca. Diemžēl vai par laimi, atbildes uz eksāmeniem man neizdevās nopirkt. Rituāliem arī neticu. Tad, ar vēsu galvu un gudru prātu uz eksāmeniem. Lai visiem veicas!